Ja skolnieks nav nokārtojis matemātikas eksāmenu, viņš var kaut ko vispār darīt lietas labā? Nu jā, tas ir tagad šajā periodā vasaras tāds populārākais jautājums, ko man darīt, ja es nenokārtoju matemātikas eksāmenu. Tātad atestāts nav iegūts, 12. klase nav pabeigta, tas nozīmē to, ka ir nepieciešams iestāties atkārtoti 12. klasē. Un mācīties no jauna? Nē, atzīmes paliek tās pašas. Tātad, ja visi priekšmeti ir sekmīgi, mācību vielu mēs neatkārtojam, vidusskolā, bet ir nepieciešams mācīties matemātiku. Bet tā kā matemātikas kurs ir noslēdzies, gala vērtējums ir iegūts, matemātikas kā tādas nebūs, tāpēc mūsu skola ir izstrādājusi speciālu kursu sagatavošanās matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Tad šajā kursā webināri, konsultācijas, klātienes izmēģinājuma darbi, attālinātie izmēģinājuma darbi. Tātad vesels šis kurs speciāls izstrādāts priekš tiem, kas nenokārtoja matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu. Un kā viņam ir jāpiesakās tagad, lai nokārtot, nākamgad vai kā viņš? Jā, tas ir tieši tāpat kā iestāties 12. klasē. Kā es minēju, 12. klase nav pabeigta. Līdz 1. septembrim ir jāiestājas atkārtot 12. klasē. Un kā notiek, piemēram, samaksa? Jā, maksa ir tikai par šo kursu. Summa nav liela, tātad visas mācību maksas var redzēt arī mūsu mājaslapā vai arī zvanot uz mūsu galveno telefonu, ko var atrast internetā.